Katrs tā kādreiz būs iedomājies, vērojot bērnus pie datora. Kā viņi stūrēs auto, kad izaugs lieli? Vai tad jau viss stūrēs ar pulti un gāzes pedaļu vietā būs melna vai zaļa podziņa? Bet, ja kas neizdosies, varēs vienkārši sākt spēli no jauna. It kā šāda mode vadīt auto ar pulti un dažiem pirkstiem ir datora laika pazīme. Bet tā gluži nav. Jau sen pirms datora ienākšanas sadzīvē bija puikas, kas savus auto būvēja paši, bet vadītos ar elektroniskas pults palīdzību. Šo sportu sauc trases automodelisms. Ātrumi te ir baisi, un reakcija izšķir visu. Sestdien, 7. februārī Rīgas motormuzeja Biķernieku kompleksās sporta bāzes telpās risinājās kārtējais Latvijas skolēnu čempionāts trases automodelismā, kur piedalījās ap 80 dalībnieki no visas Latvijas. Šodien šeit ir sabraukuši ap 70, 80 jauno censoņu automodelismu no apmēram 10 līdz 12 klubiem no visas Latvijas. Šajās sacensībās tika pārstāvēts Valmieras, Jelgavas, Saldus, Ventspils, Masalats, Limbažu, Bauskas, Daugavas un Rīgas komandas. Sacensības sākās ar iesācēju klasi. Tajā startēja jaunieši līdz 15 gadu vecumam ar pašizgatavotiem automodeļiem. Šajā klasē uz starta 53 sportisti. Finālā godu piedestālu ieņēma 3. vietā Uģis Pumpurs no Jelgavas, 2. Justs Grencis no Valmieras un 1. Ralfs Leitis no Jelgavas. Tālāk sekoja starts ar profesionālākiem automodeļiem PR 1/24 klasē. 29 dalībnieki ar rūpnīcās izgatavotām mašīnām, vecums dalībniekiem līdz 20 gadiem. Ātrumi lieli, cīņa spraigi un vietas uz godu piedestālu šādā secībā. 3. Reinis Vidners no Rīgas motormuzeja, 2. Diāna Vidnere arī no motormuzeja un 1. Ralfs Krūze no Valmieras. Noslēgumā uz starta stājās šī čempionāta ātrākie modeļi. Open 16 klase, kurā startēja 20 dalībnieki. Pēc ļoti spraigas cīņas, kurajā ar aci pat grūti izsekot, godu piedestāls sekojošs. 3. Ralfs Krūze no Valmieras, 2. Paulis Lauznis no Masalats un 1. Mārtiņš Reņikovs no Jelgavas. Komandu vērtējumā šogad Rīgas motormuzeja kausu izcīnīja Valmieras komanda, tikai par nieku pusotru aplēs sev atstājot Jelgavas komandu. Rīgas motormuzeja komanda ierintojās 3. vietā, 4. Masalats, 5. Annas 2, 6. Ventspils, 7. Daugavas jauniešu centrs, 8. Bauska, 9. Limbažu un 10. Saldus. Par balvām un piemiņas valdiem šoreiz rūpējās Rīgas motormuzejs, Valsts izglītības satura centrs un Jāņa sēta.